Sveiki visiem un laipni lūdzam raidījumā Ebreju pasaules nedēļa kanālā I24 News. Es esmu Emīlija Francisa. Katru nedēļu mēs pievēršamies stāstiem, jautājumiem un personībām, kas ir saistīts ar ebreju interesēm šeit, Izrēlā un visā pasaules ebreju kopienā. Un mēs sākam ar šīs nedēļas svarīgākajiem notikumiem ebreju pasaulē. Apskatīsimies! Antisemītisku incidentu skaits apvienotajā karalistē 2026. gadā pirmajā pusē pieauga par 21%, un Community Security Trust reģistrēja 1926 ziņojumus. Tas ir otrais augstākais 6 mēnešu periods reģistrēto gadījumu skaita ziņā, atpaliekot tikai no 2024. gada pirmās puses. Uzbrukumu skaits sasniedza visu laiku augstāko līmeni jebkurā janvāra līdz jūnija periodā. Reģistrēti 135 gadījumi, kas ir par 82% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Notiesātais neonacists Joshua Bonhills Pains ir atteicies no kandidēšanas kā konservatīvo partijas kandidāts nākamā gada Somersetas pašvaldības vēlēšanās Anglijā pēc ebreju kopienas līdera kritikas un mēdīju uzmanības. Viņš izcieta 2 gadu cietumsodu par virkni antisemītisku vajāšanas kampaņu un sevi raksturo kā izmainītu cilvēku. Bonhills Pains sacīja, ka viņš atsauca savu kandidatūru, lai konkurenti nekoncentrētu kampaņu uz viņa pagātni. Un visbeidzot, arheologi ir pilnībā atklājuši galveno grīdu un centrālo bīmu Viņas lielajā sinagogā, atklājot krāsainu grīdu, sieviešu galeriju un metāla 10 baušļu plāksni. Atradumi tika iegūti pēc tam, kad tika nojaukta padomju laika skola, kas atradās virs šīs vietas, ļaujot veikt līdz šim lielāko izrakumu 17. gadsimta sinagogā, ko iznīcināja nacisti un vēlāk pilnībā izdzēsa padomju vara. Izrakumu laikā tika atrasti arī rituālie priekšmeti, tostarp Pesaha šķīvis, gefilta fišas trauks un 10 rezervēto vietu plāksnīšu. Svētdien apritēja 25 gadi kopš terorakta Sbarro picērijā Jeruzalemē. Sprādzienā tika nogalināti 16 cilvēki, vēl 130 tika ievainoti. Šmuls Grīnbaums zaudēja savu sievu Šošanu, kura bija viena no bojāgājušajām. Viņa bija stāvoklī un abi gāja bojā teroraktā. Kopš tā laika viņš savu sāpi ir pārvērtis par misiju, izveidojot iniciatīvu ar nosaukumu Partners in Kindness. Mēs esam ļoti priecīgi viņu redzēt studijā. Sveiki un paldies, ka esat šeit. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Tātad, 25 gadi. Es zinu, tas šķiet ilgs laiks. Ja jums nav saistības ar šo teroraktu, es zinu, ka tas notika mēnesi pirms 11. septembra. Pirmkārt, kā jums izdevās izsērot, kad tas notika un nonākt līdz punktam, kurā spējāt pārveidot savu dzīvi uz labu? Es domāju, daļai tas ir saistīts ar personību. Es vienmēr esmu cilvēks, kurš redz kopainu, vienmēr domāju, ko var darīt, lai iedvesmotu citus. Un, kad tu koncentrējies uz citiem cilvēkiem, tas palīdz arī tev pašam pacelties. Interesanti. Tātad, kad tas notika, jūs nebijāt šeit. Jūs bijāt kopā Izrēlā un jūs jau bijāt devusies mājās. Tātad es biju devies mājās svētdien un uzbrukums notika ceturtdien. Ak, kā ir būt šeit Izrēlā šajā gadadienā? Vai šķiet, ka tas notika vakar, vai arī tu vari atskatīties un saprast, kā esi spējusi sevi pārveidot? No vienas puses tas ir ļoti emocionāli, tā ir ļoti spēcīga sāpe, bet no otras puses mans uzdevums šeit ir iedvesmot. Un ir ļoti aizraujoši būt šeit un cerams palīdzēt iedvesmot. Lai atvestu cilvēkus. Tātad pastāsti mums par šo iniciatīvu, kā to sauc un kāds ir tās darbības princips. Tātad, kas notika? 25 gadus esmu publicējis laipnības stāstus. Cilvēki no visas pasaules iesniedz laipnības stāstus. Un mēs esam saņēmuši pārsteidzošas atsauksmes no cilvēkiem par to, kā šie stāsti ir ietekmējuši viņus. Īpaši otrās intifādas laikā, Sbarro notikuma laikā, kad visā valstī valdīja briesmīga trauma. Un cilvēki bija aizkustināti par šiem stāstiem, tie pacēla viņu garu, tie palīdzēja viņiem, bija visdažādākās atsauksmes. Tas notika arī pēc 11. septembra. Tas bija pārsteidzoši. Tāpēc es veicu daudz pētījumu. Es daudz pētīju šo tēmu, veicu zinātniskus pētījumus, lai saprastu, kas tieši cilvēks aizrauja. Un kā mēs varētu to pastiprināt, kā mēs varētu padarīt pasauli labāku ar šo. Tā es 25 gadus. Es sūtīju e-pastus, un tas bija pārsteidzoši spēcīgi cilvēki. Tas ir ļoti smieklīgi. Šonedēļ es biju Izrēlā, tāpēc nebija tik apzinīgs ar e-pastu sūtīšanu. Tie tiek sūtīti katru dienu. Un cilvēki jautā, kur tu esi? Nē, kas bija interesanti, tas bija pārsteidzoši. Es biju steigā, lai izietu no mājas tieši Šošanas nāves gadadienā, un es tiešām ļoti steidzos. Un es to darīju pēdējā brīdī. Un es nogriezu apmēram vienu teikumu no stāsta. Un es saņēmu kādus 20 e-pastus.
Nākamajā dienā es domāju, kas tie vispār e-pastiem? Es nekad nebiju redzējis tik daudz e-pastu. Šie cilvēki bija satraukti, jo viņiem pietrūka pēdējā teikuma stāstā. Wow! Tas tikai parāda, cik ļoti viņi ar to identificējas. Pastāsti par ticības spēku un kā tu izmanto mūsu mērķi, lai būtu gaisma tautām. Lieto ticību ne tikai, lai iedvesmotu cilvēkus, bet to arī runā par zinātni un to, kā zinātne pierāda, ka ticībai patiešām ir ietekme. Es domāju, ka tas, kas ir unikāls manā pieejā, ir tas, ka mana pieeja ir vērsta uz cilvēkiem ar visdažādākajām ticībām. Ne tikai ebrejiem, ne tikai kristiešiem, ne tikai musulmaņiem, bet cilvēkiem ar jebkādu ticību un arī tiem, kuriem ticības nav. Tā ir mana pieeja. Tātad, kā tu vari dot ticību tiem, kuriem tās nav? Tātad tas ir diezgan pārsteidzoši. Tātad būtībā ar skatoties, kuru pieeju man vajadzētu izmantot, es teikšu, pieņemsim bioloģisku pieeju. Bioloģiska pieeja. Tātad ķermenis darbojās ar hormoniem. Patiesībā lielāko daļu lēmumu, ko mēs pieņemam dzīvē, nosaka mūsu emocijas, ko ietekmē hormoni. Un viens no interesantākajiem hormoniem ir oksitocīns. Un oksitocīns ir mīlestības hormons. Un tas satuvina cilvēks un paceļ dvēseli. Tagad, kas ir fascinējoši, zinātniskajos pētījumos, ko esmu veicis, es vēl neesmu redzējis pārliecinošus pierādījumus tam. Bet būtībā tas pats hormons, kas paceļ cilvēkus un ir saistīts ar labiem darbiem un sajūsmu, ko cilvēki izjūt, redzot labus darbus, dzirdot par tiem un paši darot labus darbus, ir tas pats hormons, kas ir saistīts ar garīgām pieredzēm. Lūk, ne tikai tas ir reliģiskas lipīgs. pieredzes, bet arī garīgas pieredzes cilvēkiem no visām reliģijām. Nu, ir skaisti, ka esi tik pozitīvs. Un Šmuel, turpini labo darbu, nesot gaismu pasaulē. Un vēlreiz, organizācija saucās Partners in Kindness. Tiksimies šeit atkal drīz. Paldies! Nu, ja esi bijusi sociālajos tīklos, iespējams, esi redzējusi, ka grupas Culture Club zvaigzne Boys George izlaida ar mākslīgo intelektu ģenerētu dziesmu, kas atbalsta Izraelu ar nosaukumu We Will Dance Again. Bet, ja skatījies pagājušās nedēļas raidījumu Jewish World Weekly, tu iespējams arī redzēji E24 News korespondenti Joe Braunu. Runājam par problēmām, kas viņam bija ar šo dziesmu, tās izpildījumu un to, kā viņš uzskata, ka tā attēlo Izraēlu pasaulē. Bet ne visi piekrīt Joe. Patiesībā daudzi nepiekrīt, un viņi nebija apmierināti. Un viens no tiem cilvēkiem ir Davids Dreimans, smagā metāla grupas Disturbed solists. Pievienojas mums no Herzlijas, Izraēlas. Paldies, ka esi šeit, un mums studijā ir pats Joe Brauns. Nu, paldies, ka uzaicinājāt mani, protams. Protams, un Joe, sāksim ar tevi, jo tiem, kas to neredzēja, paskaidro, kāpēc tu jūties tā, kā jūties, un kāpēc tavuprāt tas cilvēkus tik ļoti saniknoja. Nu, vispirms es aicinātu ikvienu, kurš šobrīd skatās šo, vai nu izlasīt rakstu, ko es par to uzrakstīju, vai arī noskatīties sižetu, ko ierakstīju raidījumam Jewish World Weekly. Ja vēlaties to redzēt manā nesen izveidotajā Instagram kontā, tur ir maz reklāmas lodziņš ekrāna apakšā jums. Klausieties, es par to saņēmu daudz kritikas. Daudz cilvēku saka, ka es esmu pret ebrejiem, ka es izplatu pro-Hamas naratīvus, kas, ja jūs mani pazīstat, ir pilnīgi tālu no patiesības. Es esmu ebrejs, man ir Izraēlas pilsoņi. Pilsonībā. Tu veido Jewish World Weekly. Tieši tā. Bet pats svarīgākais, man rūp tas, kādu kēlu Izraēla rada par sevi pasaulē. Un tas pēdējos gados ir bijis strīdīgs jautājums. Cilvēki ir pamanījuši, ka Izraēla zaudē PR karu. Un tam ir daudz iemeslu. Bet viena no problēmām ir tā, ka vēstījums nav bijis vērsts uz tiem cilvēkiem, uz kuriem tam vajadzētu būt. Proti cilvēkiem, kuriem īpaši nerūp šis konflikts, vai arī tiem, kuri varbūt pat ir pret Izraēlu, lai mēģinātu viņus pārliecināt. Liela daļa vēstījumu ir bijusi vērsta tieši uz cilvēkiem, kuri jau ir viņa pusē, sludinot tiem, kas jau tic. Un tieši uz to es norādīju ar šo Boya Georgea mākslīgā intelekta dziesmu. Ir vairāk jautājumu, uz kuriem jāskatās no malas. Kāds, kas to vēro no ārpuses, domās, vai tas viņus pārliecinās būt mūsu pusē. Tātad pirmais, ko es minēju, un tas vairāk bija vēlna advokāta lomā, es norādīju, ka Boyam Georgeam ir krimināla pagātne. Viņam ir nedaudz raiba vēsture. Bija gadījums, kad viņš piesēja eskorta darbinieku pie radiatora un viņu piekāva. Bet, kā es teicu šajā studijā tev pirms pāris dienām runājot par nedaudz citu tēmu, es uzskatu, ka katram grēciniekam ir nākotne un katram svētajam ir pagātne. Viņš ir ticis tam pāri. Viņš par to ir atvainojies. Un es nedomāju, ka tas būtu jāizmanto pret viņu, bet daudz cilvēku tam nepiekrīt. Un tas ir kaut kas, par ko tev jādomā, ņemot vērā plašāku sabiedrību. Manas problēmas ar šo dziesmu ir tādas, ka pirmkārt, tas ir slinki uzrakstīts, mākslīgā intelekta ģenerēts, bezjēdzīgs materiāls. Tas ir par ļoti nopietnām lietām, kas saistītas ar 7. oktobrī.
uz šī nesakarīgā reggae fona. Boys George šo nerakstīja. Viņš ievadīja dažus norādījumus mākslīgā intelekta sistēmā, un tas arī radīja šo dziesmu. Piemēram, Bobs Dylans, viņam bija dziesma Neighborhood Bully par Izraēlas kariem. Tas bija kaut kas tāds, par ko varēja just, ka viņš patiešām stipri izjūt, ka viņam šis jautājums tiešām Tur bija dvēsele, vai ne? Problēma ar šo ir tāda. Ja kāds uz to skatās, un viņam īsti nerūp šis konflikts, viņš varētu uz to paskatīties un domāt, ka tas ir neveikli. Tā ir mākslīgā intelekta reggae dziesma par Izraēlas sievietēm, kuras izvaro koki. Tas nepievilinātu cilvēkus mūsu pusē. Un tas, manuprāt, ir galvenais šīs lietas trūkums. Man ir liela cieņa pret Boju Džordžu. Viņš to nav darījis tikai pēdējos pāris gados. Viņš ir uzstājies šeit. Es redzēju viņu uzstājamies, ka viņš bija. Viņš ir viņa Twitter. Viņš jau apmēram 16 gadus ir publicējis pozitīvas lietas par Izraēlu. Tāpēc es cienu viņu par to, ka viņš uzdrošinās izteikties. Bet šeit tiem, kas atbalsta Izraēlu, vajadzētu kritiski padomāt par šo jautājumu. Kā tas attēlo Izraēlu plašākai pasaulē? Un tas, kā piemēram, tas neizskatās labi. Tā ir slikta publicitāte, un manuprāt, tas nodara vairāk ļauna nekā laba. Labi, Dāvid, es zinu, ka tu esi uzmanīgi klausījies. Es labprāt dzirdētu tavas domas par šo. Un tagad, kad tu dzirdi arī Džo viedokli, kādas ir tavas domas? Es domāju, ka Džo ir snobs. Es domāju, ka viņš ir mūzikas snobs. Manuprāt, viņš vispār nesaprot neko no mūzikas komponēšanas. Es nedomāju, ka viņš jebkad savā dzīvē ir uzrakstījis kādu dziesmu. Un es nedomāju, ka viņš ir tādā pozīcijā, lai kritizētu dziesmu tā, kā viņš to dara. Tagad būsim godīgi viens pret otru. Kā mēs sakam ebreju valodā, altan brejah in ma litvakeah, vai ne? Par gaumi un smaržu nav vērts strīdēties. Un katram ir tiesības uz savu viedokli. Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir pilna ar apsēstiem, uzmācīgiem viedokļiem un uzskatiem. Piedodiet par izteicienu, bet viedokļi ir kā pakaļas. Un ja Džo cenšas būt tāds, tad viņam kas izdodas. Es nezinu, ko lai tev saku. Viņš nav. Klausies, viņš nav. Neatkarīgi no tā, ļauj man pateikt, ko es gribu teikt. Es tev devu pietiekami daudz laika runāt. Tagad ir mana kārta runāt. Tagad tu klausīsies. Ja? Tagad, ja tu domā, ka jebkurš mākslinieks izklaides pasaulē ir pilnīgi bez grēka, ir pilnīgi taisnīgs, nav raiba pagātne, nedara dīvainas lietas, nepiedalās trakās aizkulišu izdarībās un pēcbalītēs un trakākajās lietās, ko tu vispār vari iedomāties. Lietas, kam tu pat neticētu. Labi, tas viss notiek. Un es neminēšu vārdus, jo tas nav mans stils, tas nav pieklājīgi un būtu apkaunojoši tā darīt. Labi. Bet jūs nesaprotat, ka cilvēki, kurus jūs mēģināt aprakstīt, kas ir šīs problēmas otrā pusē, ja jūs domājat, ka dziesma no Boja Džordža vai manis vai jebkura cita cilvēka visā pasaulē kaut ko mainīs un pārliecinās viņus pievienoties mūsu pusē, tad jūs esat gatavi noticēt jebkam. Pilnīgi jebkam. Jums nav ne mazākās nojausmas, par ko jūs runājat. Nav nekādu cerību pārliecināt šos cilvēkus pievienoties mūsu pusē, jo viņi ir reliģiozi uzticīgi savai pusē. Viņi ir indoktrinēti savai pusē. Viņiem ir izskalotas smadzenes par labu tai pusē. Mēs vēlamies mēģināt sasniegt cilvēkus, kas ir pa vidu. Mēs vēlamies mēģināt sasniegt tos, kurus vēl var sasniegt. Bet pats svarīgākais, jūs to vēlaties. Mēs vēlamies mēģināt stiprināt visus mūsu līdzcilvēkus, ebrejus un tos cilvēkus, kuriem nav nekādas cerības vai pat tās līdzības. Jo nevienam visā ebreju pasaulē nav mugurkaula. Izklaides industrijā neviens neuzdrošinās darīt to, ko tikko izdarīja Boys George. Tagad jūs varat kritizēt to, cik vien vēlaties par mākslīgā intelekta izmantošanu. Jūs varat teikt, ka tā ir slikti uzrakstīt dziesmu. Zinu, ko cilvēku? Es esmu uzrakstījis daudz dziesmu. Daudzas no tām ir kļuvušas par pirmās vietas hitiem. Es zinu, kas ir lipīgs motīvs. Labi, un šai dziesmai ir ļoti lipīgs motīvs. Labi, uz brīdi apstāsimies. Jā, turpin, Džo. Lūk, kā ir Dēvid. Tev ir 100% taisnība. Jā, un es varu novērtēt Džo, jo viņš ir šis šovu producents. Es saprotu. Mēs nevaram. Mēs nevaram vienmēr būt upuri, to es saku. Mēs nevaram vienmēr attēlot sevi kā upurus. Mums arī pašiem jāuzņemās atbildība dažreiz. Un šī ir tā lieta, bet tev arī jāsaprot, ar ko es ļāvu tev runāt. Tu man norāji par to, ka neļāvu tev runāt. Tāpēc tagad lūdzu, ļauj man runāt un tu klausies. Paldies! Klausies, tev ir 100% taisnība. Tu esi ļoti, ļoti talantīgs dziesmu autors un mūziķis, tāpat kā Boys George. Man nav ne mazākās muzikālās dotības, bet mana doma ir tāda, ka es varētu būt uzrakstījis šo dziesmu. Jo viss, kas jādara, ir jāiet mājaslapā, jāievada pāris norādes, un tu vari to iegūt. Tas neparāda to sirdi un emocijas, kas ir nepieciešamas tik nopietnai tēmai. Un galvenais iemesls, kāpēc tieši šī dziesma man tik ļoti kaitina, un es to jau minēju iepriekš, man priekšā ir dziesmas vārdi.
Tu nekad nepieminēji 7. oktobri un to, ka jaunas meitenes tika izvarotas pie kokiem, brutāli nogalināts par to, ka dejoja. Ja es klausos kaut ko tādu, tas manī izraisa spēcīgas emocijas. Tas liek man dusmoties uz dziesmas autoru par to, ka viņš to ir iekļāvis. Un kā jau teicu, man ir liela cieņa pret Boy George. Es domāju, ka viņš ir bijis ļoti, ļoti iespaidīgs. Viņš ir bijis viens no spēcīgākajiem Izraēlas sabiedrotajiem, īpaši laikā, kad daudzi cilvēki baidās atklāti pateikt, klausieties, es atbalstu Izraēlu un es atbalstu ebrejus. Bet ir iemesls, kāpēc nav tik daudz cilvēku. Tas ir tāpēc, ka, kad kultūras zvaigznes vēlas sevi saistīt ar Izraēlu, viņi domā par to, kam Izraēla ir gatava dot platformu. Piemēram, šis. Es jau esmu izteicis savu viedokli par šo. Kevins Spacejs, viņam tika izklāts sarkanais paklājs, kad viņš ieradās Izrēlā. Tas bija 2024. gada decembrī. Viņš tikās ar Kneseta priekšsēdētāju Amiru Ohanu, klaviatūru, pret kuru ir ļoti ticamas apsūdzības seksuālā vardarbībā. Un sliktākajā gadījumā viņš ir cilvēks, kurš sit ar āmuru sev pa vaigu. Viņu Izrēlā uzņēma ar atlastām rokām, jo cilvēki vienkārši grib pieķerties jebkurām, pat visniecīgākajām kultūras nozīmes pazīmēm, par kurām kāds ir gatavs riskēt mūsu dēļ. Un klausieties, es domāju, ka mums vajadzētu būt plašai, iekļaujošai kopienai, bet es arī uzskatu, ka mums par to vajadzētu domāt kritiski. Tu saki, ka ir cilvēki, kurus šī dziesma nepārliecinās. Es tam nepiekrītu. Šis ir viens no galvenajiem finansējuma avotiem Hasbara kampaņām. Tā ir maigā vara. Tāpēc mums izdevās dabūt Madonu uz Eirovīziju 2019. gadā, kamēr Izraēla rīkoja lielus sporta pasākumus pirms 7. oktobra. Tas ir tāpēc, ka tas piesaista cilvēkus mūsu pusē. Cilvēki ieklausās slavenību teiktajā. Tu vari domāt, ka tas ir muļķīgi, bet kāda ir realitāte? Un ir iemesls, kāpēc tik maz slavenību ir izteikušās pret Izraēlu. Pat Boy George, jā, viņš zaudēja savu lomu Jēzus Kristus superzvaigznē Vestendā. Un man tiešām par to viņam žēl, bet viņš pats to ir atzīst. Viņš nejūtas atcelts šī iemesla dēļ. Viņš saka, ka ir ieguvis daudz vairāk Instagram sekotāju. Viņš teica, ka ir apmēram 500,000 Instagram sekotāju ieguvis pateicoties atbalstam ebreju kopienai. Un, protams, es tiešām domāju, ka mums būtu jāatbalsta cilvēki, kas stāv aiz tā visa. Tā ir mana personīgā pārliecība. Un tāpēc es arī piekrītu nākt uz šo kanālu, lai par to runātu. Jā, protams. Part 2. Dari! Labi, tātad uz brīdi ieņemsim velna advokāta lomu. Labi. Un pieņemsim, ka tava galvenā problēma ar to ir tieši tas, ko tu saki. Tas ir tas, ka tas ir mākslīgā intelekta ģenerēts mēsls, kas radās, jo viņš vienkārši ievadīja uzvedni mākslīgā intelekta sistēmā, un tā visu izdarīja viņa vietā. Cik es saprotu, vārdi ir viņa un melodija arī ir viņa, bet visa instrumentācija apkārtam tika pievienota viņa vietā. Tā viņš pats apgalvo. Tagad es nestrīdēšos pret šiem apgalvojumiem. Es netaisos nevienu vainot vai rādīt ar pirkstu. Tā saka pats mūziķis. Tagad visā izklaides pasaulē ir mākslinieki, kas dzied dziesmas, kuras paši nav rakstījuši. Tā ir ierasta prakse. Labi, ir dziesmas, kuras raksta dziesmu autori, producenti. Zini, cilvēkiem bija liels problēmas pāriet no 2 colu lentes uz ierakstīšanu ar Pro Tools. Viņiem bija ļoti liels problēmas pāriet no, piemēram, no plasmasīgiem taustiņu instrumentiem un analogās aparatūras, ko agrāk izmantoja uz visu strukturēšanu Pro Tools sistēmā datorā, ko izmanto katrs IDM mūziķis un katrs. Ziniet, parasts mūziķis mūsdienās izmanto studijā. Vienmēr ir bāžas par jauniem tehnoloģiju veidiem. Fakts, ka šo mūzikas gabalu nav sarakstījis pats mākslinieks, ir pilnīgi nebūtisks. Tas ir kaut kas ir darīts un tiek darīts masveidā jau gadu desmitiem. Tas notiek kopš mūzikas pirmsākumiem. Zini, ir cilvēka ieguldījums, viņa dziesmu vārdi un viņa melodija. Un pat, ja zini, vai tur bija cilvēka ieguldījums vai nebija, ja dziesma nav tava, tad tā nav tava. Ja tā ir lieliska, tad tā ir lieliska. Vai tā tika radīta mākslīgi vai ar īsta cilvēka palīdzību? Klausies, neviens nav lielāks vecmodīgā dziesmu radīšanas veida atbalstītājs kā es patiešām. Bet es netaisos noniecināt kaut ko, kas izklausās lieliski, tikai tāpēc, ka tas tika radīts citādā veidā. Es domāju, ka tas ir snobisms. Kā jau teicu, zini, es esmu cilvēks, kas prot novērtēt labu melodiju.
Es esmu cilvēks, kas prot novērtēt atbalstu. Un, lai būtu pilnīgi godīgs pret tevi, Džo, es tev piekrītu. Un tas ir viens no pārmetumiem, ko esmu izteicis arī savai organizācijai Creative Community for Peace, kurā darbojos. Ir tas, ka mēs esam mazliet pārāk izmisīgi, mēs esam mazliet pārāk izmisīgi, lai kāds nāktu un mūs atbalstītu. Mēs esam kā tā izmisusī meitene ballē, kas sēž uz soliņa un gaida, kad kāds viņu uzaicinās dejot. Jā, es tev piekrītu, un tas, manuprāt, no visu cita ir pats, tā teikt, neērts temats, par ko mēs varētu runāt. Nu, ar to arī, Dēvid, liels paldies tev, tas noteikti bija ļoti interesanti. Un, Džo, paldies, ka uzstājies, atbalstīji un izskaidroji savas domas, un acīm redzot, paskaties uz mums, cilvēki par to runā. Mēs parasti nesaņemam tik daudz atsauksņu. Mēs esam ēterā katru nedēļu raidījumā Jewish World Weekly un vienmēr spēlējam vienu un to pašu melodiju. Un ir labi, ka tas rosina sarunas. Tāpēc jums abiem liels paldies! Es esmu Miss Rojala H. Šajā nedēļas nogalē Indijā tiek svinēta Neatkarības diena, kad miljoniem cilvēku atzīmēs valsts 79. dzimšanas dienu kopš neatkarības iegūšanas no apvienotās karalistes. Gadi pirms Izraela tika atzīta par suverēnu valsti. Un mēs svinam studijā ar gardām, košera indiešu vakariņām un burvīgu pāri. Lūdzu, sveiciet Lironu un Benu Džamīnu Biņaminu Halifu no Košera Indija. Sveiki un paldies, ka esat šeit! Paldies! Pirmkārt, jums ir tik burvīgs stāsts. Tu esi uzaugusi ortodoksālā ģimenē Indijā. Vispirms, pirms jūs iepazināties, kāda bija tava dzīve? Cik svarīgas bija ebreju tradīcijas un rituāli augot Indijā? Un cik daudz tie bija līdzīgi vai saplūda ar indiešu kultūru? Es uzaugu ļoti tradicionālā ebreju ģimenē. Mēs ievērojām kašrutu, kas vienlaikus ir gan grūti, gan viegli, jo mums nav rabināta, bet mēs zinām, kas ir veģetārs, kas nav veģetārs. Tāpēc tas ir tiešām labi. Jā, mana ģimene ir ļoti stingra attiecībā uz kašrutu. Šabata ievērošana bija mazliet sarežģīta, jo, ziniet, ir darbs un viss pārējais. Bet jā, kašruta ievērošana ir visu pamats. Jomtovs un visi svētki. Tā kā, jā, ļoti tradicionāla. Es domāju, klausies, Indija ir vieta, kur cilvēki tērē tik daudz naudas, lai tur gūtu pieredzi. Tu izlēmi pārcelties uz Izraēlu, pat neredzot vietu, tu nonāc Upalā un tad satiec šo puisi. Jā, tā kā ir plāni, tu izveido plānus. Dievam ir savi plāni. Jā. Tātad, kas notika? Tu viņu ieraudzīji ebreju valodas stundā un vienkārši nodomāji, ak, Dievs. Es atbraucu 2012. gadā, janvārī. Un nākamajā dienā pēc manas ierašanās viņa tur bija. Mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Tieši tā. Un tu esi no Francijas. Noskaidrosim šo. Tātad, vai tev arī tā bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena? Ne. Kā? Nē. Viņš tev pārliecināja dot viņam iespēju. Es palīdzēšu. Tu to izdarīji? Oi, Ļoti karsts. romantiski franču ziedi. Tātad labi, tagad jūs esat precējusies, jums ir savs biznes, jūs apvienojat savas virtuves. Pastāstiet mums par Košera Indija. Kā tas viss radās, un pastāstiet mums vairāk. Tagad mums ir ģimene, mums ir 4 bērni, un katru reizi, kad gatavojam mājās, mums ir franču virtuve, mums ir alžīriešu virtuve, mums ir Izraēlas virtuve, jo mēs mīlam Izraēlu, jā, un mums ir arī indiešu virtuve. Mūsu mājās mēs vēlamies, lai bērni būtu atvērti visām kultūrām, un bērns ļoti mīl gaļu. Bet es uzaugu nēdot tik daudz gaļas. Tāpēc šis ir kā Košera Indija. Tas sākās ar to, ka mēs vēlējāmies ieviest savās mājās indiešu gaļas ēdienus. Tas arī Izrēlā nav īpaši pazīstami, īpaši košera versijā. Košera gaļas ēdienus tā. nav zināmi. Un es vēlējos, lai arī mani bērni zina, ka Indijā mums ir gaļa, un mums ir viss, un mums ir visas garšvielas un viss pārējais. Bet viss ir arī košers. Tas nav tā, ka obligāti jābūt nekošera ēdienam. Vai ne? Es saprotu, ka esi Indijā, kā tu atradīsi košera gaļu. Nav jau tas, ka tā ir gaļa, bet tieši tas košera aspekts nav tik izplatīts. Tātad, jā, tas nav tik bieži sastopams. Labi, tātad tu aizpildi ļoti labu nišu. Tu neesi restorāns, tu neesi ēdinātājs, tu patiesībā piedāvā pieredzi. Tātad, pastāsti, kas mums šeit ir un ko cilvēki, kuri vēlas mācīties, piedalīties un izbaudīt, var sagaidīt no šīs pieredzes, kā arī baudīt labu ēdienu, jo es jau sāku ēst. Tātad mēs piedāvājam patiešām īstu pieredzi, ne tikai parastu ēdināšanu vai restorānu. Kā jūs teicāt, mums ir dažādi pasākumi. Cilvēks sazinās ar mums savās dzimšanas dienās, bar micvā un tam līdzīgos gadījumos. Mums ir arī darbnīcas cilvēkiem, kuri vēlas mācīties un, ziniet, atkārtot to mājās. Jā, mums ir, kā jūs teicāt, basara mūsu galvenā lieta, bet mums ir arī veģetārie, vegānie, halavēdieni. Tas atkarīgs no cilvēkiem. Un mums ir arī uzņēmuma pasākumi. Brīnišķīgi, un kā jums sokas, esmu pārliecināta. Atkal, ēdiena daudzveidība šeit nav pati lielākā. Man pašai ir grūti. Ja vien neesi Telavivā vai, zini, ir grūti atrast dažādību. Tāpēc es iedomājos, ka cilvēki to ļoti novērtē.
Jā, lielāko daļu laika es saņemu ļoti jaukas atsauksmes no cilvēkiem. Jo noteikti ēdieni, ko esmu izveidojis laika gaitā savai ģimenei, un tagad arī visiem pārējiem, piemēram, butter chicken. Jā, labi, tad pastāsti mums. Jā. Bet tā ir visa. Es kļūšu tik apaļa. Tur ir sviests un mērce ir gatavota ar krējumu un visu pārējo, bet pateicoties mūsu košera versijai, es to esmu pilnībā pārveidojusi, un tā ir viena no mūsu firmas ēdieniem. Vai ir kāds ēdamrīks? Jā, man nav dakšiņas. Labi tā. Šo nav tik viegli padarīt par košerēdienu. Nē, tad ko tu izdarīji, lai to pagatavotu? Un es uzvarēju. Vēl viena lieta ir tāda, ka daudz cilvēki domā, ka indiešu ēdienam ir jābūt, lai aizvietotu jogurtu, cilvēki pievieno kokosriekstu pienu, bet tā nav taisnība. Labi, tev nevienmēr jāizmanto kokosriekstu piens vai krējums. Tas ir tik garšīgi, es esmu tik laimīga satikt jūs, un jūs esat tik brīnišķīgs pāris, un es jums novēlu, jūs abi to lieliski darāt. Paldies! Liels paldies jums abiem! Ļoti daudz! Protams, apmeklējiet Košer Indija, viņiem ir Instagram platforma, un mēs to ļoti novērtējam. Tātad priecīgu neatkarības dienu Indijai. Mēs mīlam! Un tas arī viss no Ebreju pasaules šonedēļ. Es esmu Emīlija Francis, liels paldies, ka skatījāties, un tiksimies šeit atkal nākamnedēļ.